Krista, Baiba, Uldi, Līga, Renāte, Amandai, Helmut, Sveicam! 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 Sveicam, congratulations to everyone and well done. Поздравляю! Čau, jaunieši! Arī es pirms 10 gadiem sēdēju tieši jūsu solos, domāju par to, ka nu tik sāksies lielā dzīve. Un tas, kas man ir visvairāk arī palicis atmiņā šajā te laikā, ko teica mani skolotāji, un arī tas ir tas, ko es noteikti gribētu novēlēt jums. Mana matemātikas skolotāja, kas bija arī mūsu klases apzinātāja, teica tā, ka visstabilākā virsma, visstabilāk stāvēs lietas, kas ir plaknē balstīts uz 3 punktiem. Un tad viņi arī aicināja mūs katru vienu atcerēties par to, kas tad ir šie mūsu 3 punkti dzīvē. Un ir viens pavisam prātīgs vīrietis Amerikā bijis, Alfreds Linkons, kurš ir savā laikā teicis uzrunu arī saviem absolventiem, universitātes absolventiem, un tā bija viņa visīsākā runa tajā laikā. Un ko tad viņš teica? Viņš teica saviem studentiem un visiem klātesošiem, viņš teica tā: nekad nepadodieties. Un ar to viņš arī aizgāja no šīs skatuves prom. Un arī tad šie ir tie 3 punkti, kurus es esmu izvēlēsies par saviem 3 punktiem plaknē un uz ko es balstos. Tāpēc arī jums, jaunieši, es noteikti novēlu nekad nepadodieties. Lai jums veicās! Sveiks, absolventi! Novēlu tev iepazīt savu ķermeni, pilnveidot to garīgi, fiziski. Nodarbojies ar sportu, ēd veselīgi, mīli savus tuvākos kā sev pašu. Izturies atbildīgi pret dzīvi, kas tev ir dota. Novērtē, attīsti savus talantus, spējas, prasmes. Dalies tajā ar citiem, jo atceries, bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder, bet bagāts ir tas, kas var daudz dot. Tāpēc esi bagāts, dalies tajā ar citiem. Nu tad, mīļie absolventi, novēlu jums laimīgu ceļavēju, lielā dzīve ir sākusies. Tikpat aktīvi nodarboties ar mūziku mākslu un sveiciens no saulainās Jelgavas. Sveiciens visiem viesītes, jauniešiem vai absolventiem. Nu jau ir 2. gads, kad es jums novēlu. Šajā gadā es jums novēlu ar katru nākamo gadu, ar katru nākamo dzīves gadu ir jāspēr jauni soļi. Un ir jāmēģina mācīties un jātīst savu personību. Es jums novēlu katram vienam pacensties tik ļoti, lai jūs vienā gadā spētu spērt 2 soļus, un lai katrs nākamais gads pēc jūsu 18 vai pēc skolas beigšanas palielina jums šo jaudu, spēku un ātrumu, un lai jums tā dzīve tādiem viegļiem, straujiem, patīkamiem, jaukiem soļiem iet uz priekšu. Tāpēc katrs atrodiet sevi, atrodiet savu talantu, attīstiet savu talantu un dalieties ar savu talantu. Ja jūs šīs 3 lietas ievērosiet, es zinu, ka jūs visi būsiet laimīgi. Tā kā, lai jums veicās, tiekamies, ka tiekamies. Paldies! Čau! Sveiki! Sveiciens no brāļiem Auzāni. Mēs saviem 2. Jā. Nu, un sveiciens arī tajā jūsu pasākumā un tiem aktīvākajiem, es tā saprotu, jauniešiem mums jānodod sveiciens. Tā kā, mums to būs koncerts, jums visa dzīve priekšā. Jā, un ziniet, šādos brīžos parasti dod ceļavārdus, un tie ceļavārdi varētu būt tādi: darīt, ko darītam, nedariet tā kā mēs. Jo savādāk stāvēsiet kameras priekšā ar cilindriem galvās. Lai veicās! Helmut, no 1. līdz 12. klasei vecāki bija tie, kur uzlika tevi uz tām sliedēm, kas saucās mācības, izglītība, zināšanas un pieredzes gūšana. Un tu drīz būs par šīm sliedēm beidzis braukt. Bet tagad dzīvē pienācis ir tas posms, ka tev pašam būs jāizvēlās, kur doties. Un zināmā mērā no tā, kur doties, būs atkarīgi arī tavi tālākie profesionālie ceļi. Bet vienu gan neaizmirst, ka nekad tu dzīvē nebeigsi mācīties, jo tev visu laiku būs jābūt konkurētspējīgam. Konkurētspējīgam ar cilvēkiem nevis tikai, kuri ir tev līdzās, bet arī tie, kur atrodas Vācijā, Ķīnā, Amerikā, Brazīlijā,
un varbūt pat Dienvidāfrikā. Tā kā novēlu tev nekad nebeigt mācīties, novēlu tev veiksmi un novēlu tev vienmēr izdarīt pareizās strateģiskās izvēles. Lai tev veicās dzīvē. Laimīgi! Lec pat, ja nezini, kur! Sveiciens!